Telpas ierobežojumi. Sākumā jebkurš ierobežojums var likties kā sots, jo esam pieraduši pie saviem ekrāniem. Atceros, pirms vairākiem gadiem pirmo reizi sāku uzstādīt sev mērķus un bija apņēmības pilns tos arī realizēt. Viens no mērķiem bija lasīt praktiskās psiholoģijas grāmatas katru dienu vismaz 1 stundu. Taču Facebook bija cits plāns. Kamēr telefons atradās man blakus, tas ik pa laikam izmet kādu paziņojumu. Nodomāju, ka ātri apskatīšos, kamēr lasu grāmatu, bet pēc pusstundas attapos, ka esmu pavadījis Facebook jau gandrīz visu savu lasīšanas laiku. Tas man lasīšanas stundu sāk pagarināt uz 1,5 vai 2 stundām, radot liekas ciešanas. Kāds bija iespējamais risinājums fokusa noturēšanai? Sākumā izslēdzu visus paziņojumus no Facebook un Instagram, lai man nekas nerādītos uz ekrāna, taču arī ar to nebija pietiekoši, jo roka tāpat sniedzas pēc telefona, kamēr vien tas atradās blakus. Tāpēc aiznesu telefonu citu istabu dzīvoklī, vai arī pats aizgāju lasīt grāmatu pēc iespējas tālāk no tā, lai lieki neradīja kārdinājumu ņemt aparātu rokās. Šo pašu metodi izmanto arī psiholoģijas studijas laikā. Ir tik viegli ļauties kārdinājumam, sākt skatīties telefonā, tāpēc sev definētajā studiju laikā viedierīci vienmēr noliku pēc iespējas tālāk no sevis. Tas palīdz noturēt fokusu pēc iespējas ilgāk, un pēc labi nostrādāta laika rodas gandarījums, kādu nespēj sniegt neviena sociālā tīkla platforma. Padomā, kā tu vari panākt ierobežojumus savā telpā priekš sevis. Iespējams, izejot pastaigāties ar draugiem, var arī atstāt savu telefonu mājās. Vai mācoties, aiznes viedierīci uz otru istabu un paslēp kādā no virtuves atvilktnēm. Kad dažreiz sanāk pārāk ilgi aizskatīties Netflix seriāls, vari, piemēram, izslēgt iekārtu pēc katras sērijas un apdomāties, vai tiešām gribi turpināt skatīties. Katra šāda darbība tev palīdzēs atgūt kontroli par savu ikdienu un atjaunos fokusu. Katra diena, kurā tev izdodas arvien vairāk izvairīties no dārgā laika tērēšanas ekrānos, palielinās iespēju sasniegt savus mērķus. Šādai rīcībai uzradīsies visiem zināms, taču negribētas sekas – garlaicība. Par to vairāk skaties pāris lapas tālāk, taču piebildīšu – garlaicība baida tikai vājus cilvēkus. Kā zināt, ka tu neesi vājš? Tu pašlaik lasi grāmatu vai klausies, kuru nelasītu vāji cilvēku. Uzdevums – uzraksti, kas novērš tavu uzmanību visvairāk, kad mācies vai strādā pie kā svarīga. Un tagad padomā, kādas darbības vai rīcības tev ļautu koncentrēties vairāk, jeb kā viņas dabūt ārā no tavas telpas.